Šo svētdienu Jelgavā norisināsies Latvijas basketbolīgas zvaigžņu spēle. Pirms 11 gadiem tā notika Ventspilī, kur zibēja 2 sudrabgalvas. Uzdevuma augstumos bija Misters Gaiss un vērtīgākā spēlētāja balvu ieguva kāds atraktīvs melnis. Kam pieder šīs kājas? Pavisam 2 pāri kāju, turklāt katram pārim viena melna, otra balta. Bet kam pieder šīs galvas, to jūs noteikti ziniet. Tādi figūri basketbola laukumā iespējami tikai reizi gadā. Brāļi Valteri kā allaži oriģināli, arī Sandis Buškevics apzeltījies. LBL zvaigznes pret leģionāriem. Pēdējo vidū arī Uldis Višņevičs un Igors Miglnieks, lai sastāvs būtu pilns. Treneri Nikolais Balvačovs un Indulis Možeiks. Bet LBL izlase Ventspils un Brocēnu apvienotā komanda, izņemot Buku Agri Galvanovski. Treneri Armans Krauliņš un Aivars Brigmans. Nu, ko te vēl gaidīt? Sākuma iemetiens gan diezgan neprecīzs, taču tie ir nieki. Skatieties, kā tas notika. Johans Nikols atklāja spēles rezultātu. Mārtiņš Škirons sprauž garām, bumba pie jo un vēl viens. Cilvēks Gaiss nav apturams un lūdzu. Zibnīga kombinācija un kārt arī Mārtiņam. Un tad atkal Johans. Viens un otrs un vēl un vēl un vēl. Un tad tikai lūkojiet. Sprauž arī Aleks Šturms un to dara pat Sandis Buškevics un Juris Umbraško. Un kur nu vēl Čārls Ņūborns. Un Nils Kamaka neapturams kā vējš. Andrejs Kapinos augstā lidojumā spējuši. Un lūk arī zvaigžņu spēles pats izcilākais no spraudieniem nāk. Darnels Hoskins pret vairogu un Johans Nikols liek bumbu grozā kā ogu. Satriecoši! Zvaigžņu spēles 3-punktu konkursu pusfinālā brāļi Kristaps un Sandis Valteri, Kristaps Purnis un Sandis Buškevics. Finālam kvalificējās Sandis Valters un Kristaps Purnis. Pirmais met Sandis un viņam 18 punkti. Kristaps sāk labāk, taču turpinājumā misēklis. Pēdējais metiens, kas vēl var atnest neizšķirtu, diemžēl garām. Un pirmo reizi par talantiem konkursu uzvarētāju tiek runāts Sandis Valters. Man tieši mājās nebija mūzikas centrs, bija saplīs. Tieši labi, ka tāda balva un paldies par to. Es esmu laimīgs. Precīzi talšāvienu netrūk arī pašā spēlē. It īpaši LBL komandas izpildījumā. Sanda Buškevica un Darnela Hoskins duelis. Groz gūst Sandis nepiet ne 5 sekundes, kad no laimes var plīst jau Darnels. Tomēr šajā mikromačā uzvarēja Bušiņš un savu gandarījumu neslēpa. Hoskins revanšējās vai nu ar saviem virtuozajiem caurgājieniem, vai ar piespēlēm, vai vislabākais autentiskā dejā ar karsēju meitenēm, vai varbūt vienkārši tā. Kristaps Valters, kas par piespēli brālim Sandim, bet punktu zibens triecienam pieliek Bušiņš. Andrejs Kapinos, viņš arī nepadosies nekad, un tieši Andrejs plūca laurus Slam Dunk konkursā. Sandis Buškevics brīžiem pat pārcentās, bet kopumā netrūka nekā, pat spēles iznākums bija miglātīts. Cīņa punkts punktā līdz pat pēdējām sekundēm, un kad laiks bija galā, izrādījās, ka pirmo reizi zvaigžņu spēles vēsturē neizšķirts 110 pret 110. Uzvarētāji nav, bet ir vērtīgākais spēlētājs, un tas ir neviens cits kā Darnels Hoskins.